Es palūkšu par tevi par šo priekšā stāvošo nedēļu, un, ja tu tam piekrīti, pasaki beigās āmen. Debes Tēvs, Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, lai tava spēcīgā roka nāk pār šī cilvēka dzīvi, lai tas, ko tu biji ieplānojis pirms vispār viņš ir dzimis, lai tas arī notiek viņa dzīvē. Es lūdzu, lai sagrautu visi vēlna darbi, lai tavs gars viņu vada, pēc palīdz viņam lūgt, veidot attiecības ar tevi, un priekš tā ir vajadzīga stipra ticība, atklāsme no tevis. Es lūdzu, Dievs, dod viņam gudrības un atklāsmes garu, kad viņš lasa Bībeli, kad viņš domā, lai viņš pareizi domā, lai viņš pareizi redz. Un es ļoti lūdzu, lai tavi svētie eņģeļi ir ar viņu, lai ir aizsardzība viņa dzīvē, palīdz viņam darbā, palīdz viņam attiecībās ģimenē. Svētī Tēvs, lai tiešām caur viņu tu vari darboties uz citu cilvēku dzīvē, lai ir izglābti visi viņa radinieki. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.